Pirmkārt, mums ir vajadzīgi labi muzikanti. Tiešām. Muzikanti ir, ja labi, tad jau ir pusi no veiksmes. Ja ne vēl vairāk. Ja ir jēdzīgs vadītājs, kurš neuzbāžās nenormāli ar visādām savām rotaļām un nejūt situāciju un dragā kaut kādu savu galvā iedomātu programmu, bet viņš jūt publiku, viņš jūt to situāciju, tad tā jau ir milzīga laime. Un ja jums ir vēl daudz maz ciešams ēdiens vispār pēdējā vietā. Man pilnīgi noteikti. Es patiesībā ballītais nemaz neēdu, jo tāpēc, ka ēdiens man padara smagnēju un mana enerģija aiziet šo ēdienu pārstrādājot. Tāpēc es vispār nekādās kāzās un nekādos pasākumos es vispār nepieskaros ēdienam. Es varbūt iedzeru kaut kādu pāris kokteļus, kā kurā reizītē. Ja man aicina uz pasākumu kā viesi, ja es tā kā neskaros klāt no ēdienam, tas ēdiens vispār nav svarīgs. Bet es zinu, ka daudziem atkal ir svarīgs, tad ēdienam jābūt ir garšīgam, bet ne pārsmalkam. Es esmu bijusi pasākumā, kur ir bijuši ārkārtīgi smalki ēdieni. Tādi tik smalki, ka tie parastie cilvēki, viņi nespēja novērtēt. Viņi nespēja novērtēt kaut kādu dieviņu, kaut kādu Michelin klases ēdienu. Un viņi sēžās mašīnā, brauc uz Statoilu pēc desiņām, pēc maizītēm, lai varētu kārtīgi paēst. Ja? Ēdienam jābūt ir garšīgam un pietiekošā daudzumā. Dzērieniem jābūt kvalitatīviem, bet ne par brīvu.